Labdien! Labdien! Mēs sēžam pie apaļa galda, kas ir varbūt pārāk mazs mums visiem. Mēs esam 7 pie viena galda. Es domāju, no laika gala un visos laikos cilvēkiem bijušas svarīgas sarunas. Vai šīs sarunas notika pie galda, kaut kur kafejnīcā, vai šīs sarunas notika virtuvē. It sevišķi jau tajos laikos, kad īpaši nevarēja daudz ko runāt, un tad tās virtuves sarunas bija. Tā varbūt arī izveidojās trimdā Ellis ķēķis, Einu zina. Saruna savā ziņā no kafejnīcā bija varbūt riskanta. Tajā laikos mēs nezinām, vai tur kāds nesēdēja un nenoklausījās, vai nav kāds pielipinājis kādu mikrofonu. Einu zina, kā ir tagad arī, to jau var neviens nezina. Bet sarunas būtībā literatūrā ir ļoti, ļoti būtiskas, un es atceros vienu maziņu dzejolīti, ko uzrakstīja igauņu intelektuāls Matī Vaga, un viņš rakstīja tā. Es dzeru kafiju, tu dzer kafiju, tad sakām sūda valdība un paskatāmies pār plecu. Saruna, es domāju, ka saruna ir viens varbūt arī no veidiem, kas kaut kādā veidā varbūt tuvāk ļauj izprast varbūt arī Imantu Ziedoni un Imanta Ziedoņa visus darbus. Jo būtībā literatūra, es domāju, ka it sevišķi arī dzeja arī ir saruna. Un Imanta stils, vienalga vai tas būtu dzeja, epifānijas, proza, būtībā ir saruna. Tā kā šis apaļais galds, varbūt varētu teikt, ja tā ir akadēmiska konference, varbūt tad, mēs varētu arī teikt, varbūt neformāli akadēmisks galds vai neformāli akadēmiska saruna šeit būtu. Saruna, Imants pats ir daudz sarunājies. Viņš ir sarunājies kafejnīcās, viņš ir saticis kādu meiteni parkā un sarunājies ar meiteni. Viņš ir runājies ar Ojāru Vācieti, viņš ir runājies ar Albertu Belu. Viņš ir runājies ar Māru Zālītu un pat uzrakstījušu grāmatu. Viņš ir runājies ar Noru Ikstenu, arī uzrakstījušu grāmatu. Un man patika, kā Māra šajā viņu grāmatā, to mēs nezinām, raksta, ka būtībā saruna nav intervija. Un mēs centīsimies arī tagad netaisīt intervijas, mēģināsim taisīt sarunu, jo intervija tas nozīmē, ka mēs esam spiesti izdomāt jautājumus. Mēs apmēram aprunājamies, par ko katrs var runāt, katram ir tomēr arī sava vēlme kaut ko pateikt, varbūt precīzāk, vai kas varbūt vairāk ir pētījis to vai to. Bet būtībā sarunai jābūt brīvai. Pie mums, kā jūs redzat, pie šī galda, man ir liels prieks, ka šeit ir 7 cilvēki, ļoti dažādi, raiba publika, es domāju, raibas sarunas. Prieks, ka šeit man blakus sēž Alberts Bels. Prieks, ka no mūsu netālās Lietuvas ir atbraukusi Erika Druģīte, tulkotāja, atdzejotāja. Inte Čaklā, kas ir pētījusi Imantu dzeju literatūru. Eva Eglāja, kas ir pētījusi sakarus. Anda Baklāne, mūsu kritiķe. Un Aivars Eipurs, Edvards Aivars. Einu zini, kā tevi dēvē. Un šī raibā publika, es domāju, sākumā man, Albert, pārfrāzējot tavu teicienu, ka visi te brauc ar tankiem, bet es te atbraucu ar lidmašīnu, tad es varu teikt šodien tā, ka visi te iet uz Pārdaugavu, bet tu atnāci no Pārdaugavas. Un pirmais, man liekas tā, ka kaut kā jāsāk no kaut kāda sākuma, no sākuma, un tas sākums tomēr Imanta, teiksim, dzejā un vispār daļradē ir tomēr šie 50. 60. gadi, šie trakie gadi. Tad, kad literatūrā un dzejā eksistēja arī savā ziņā kodi,
ko mēs varbūt sapratām. Un, Albert, kā tev šķiet šie 50, 60 gadu pārēja, un kā tu skaties, kā Imants tika galā ar to, un kā viņš varbūt mainījās šajos laikos? Tas ir tāds jautājums samērā sarežģīts priekš prozaiķa, jo viņš pieredzes kādās 200 lapusēs izteikties par tādām tēmām ir. Bet es tomēr gribētu mazliet noraksturot to laiku, kāds tas bija, 60. gadu sākums, kas bija būtībā lūzuma laiks, jo okupācija bija uzņēmusi apgriezienus, un pat labam galvenais uzdevums bija iznīcināt latvisko kultūru telpu, lai atbrīvotu vietu tā dēvētajām padomju vērtībām. Bibliotekas praktiski tika iztīrīts no mums derīgām grāmatām. Grāmatas dedzināja, samala, slēpa specfondos, un, lai tiktu klāt kādai grāmatai, vajadzēja ļoti labas atsauksmes no radošām savienībām un vēl citām organizācijām, partijas, kādām grupām, lai būtu droši, ka cilvēks izlasīs tādu grāmatu pēc un tad neskries uz centrālu komiteju un neteiks, es tagad zinu patiesību, jūs blēži. Cenzūra diriģēja garīgo dzīvi publiskajā telpā. Prese, radio, māksla, izglītība. Viss tika pakļauts ideoloģiskai diktatūrai un latviskajām kultūrvērtībām kļūstot nepējamām, Latvijas garīgā telpā iestājās skanošs tukšums. Lai būrī neiekļūt pat brīvs radiovilnis, pie gaisa tilta tika uzcelt 2 milzīgi torņi. Traucētā ierīce, tautā tās sauc par Maļenko ērģeliem vai vienkārši par zāģi. Un garīgajā telpā bija jāmeklē kāds patvērums latvietim. Kur to rast? Baznīcā, pie Dieva. Ar Dievu latvietim vienmēr ir tādas ļoti biedriskas attiecības bijušas, par ko stāsta mūsu teikas, pasakas un arī tautas dziesmas. Bet baznīca praktiski bija sadrakāta. Pagastos vienmēr baznīca bija tāds kultūra centrs, varbūt pat galvenais kultūra centrs, tāpēc, ka bērnus kristīja visi. Tamdēļ tur ieradās. Varbūt mazāk dievlūkšanas dēļ, bet tieši kristīšanas dēļ. Latvietī, starp citu, sadzīvoja pagāns ar kristieti, un latvietis gan pielūdz pērku, gan arī Jēzus Kristu piesauc. Bet baznīcas arī bija sagrauts, izdemolēts, pārvērstas graudu kaltēs vai mehaniskajās darbnīcās, un mācītāji bija vai nu trimdā vai represēti. Baznīca bija tik smagi iedrakāta, ka pati ticība Dievam nozīmē jau represijas un karjeras neiespējamību. Tagad pastīsimies, ko tajā laikā latvietim piedāvāja dzēja. Tādi vārdi kā balodis, ķempe, luks, vanaks, sudrabkalns. Tie bija tādi dežurvārdi toreiz. Es te nolasīšu dažus ļoti īsus raksturojumus no krājuma Latvijas literatūras darbinieki, izdots 65. gadā pagājušā gadsimtā. Par Andreju Baložu dzēju es citēju: dziļš partiģiskums, politiskas domas asums, cīņa par mieru un tautu draudzības tēma. Latvietim to laiku ļoti interesanti, vai ne? Par Valdi Luksu citēju: lielā tēvijas kara cīnītāju varonībai dzejnieks liek sasaukties ar lielās oktobra revolūcijas cīņām. Par Jūliju Vanagu teikts, ka viņa dzejā izpaužas, citēju, padomju cilvēka morālais dižums. Lūk, tajā garīgajā tukšumā tad tās sarkanās propagandas bungas dārdēja, un katrā dzīvoklī, katrā namā, pa durvīm, pa logiem un pat pa skursteni mēģināja iespraukties padomju cilvēka morālais dižums. Likās ļoti drūmaina, bet tad no vidusskolām, no augstskolām iznira ļoti spēcīga dzejnieku kopa. Tie bija vācietis, Elksne. Vācietis kā pirmais 56. gadā izrāvās ar savu krājumu jau. Tad Ziedonis, Belševica, Lisovska, Čaklais, Auziņš, Ļūdens, vēlāk arī Māra Zālīte un Jānis Peters. Tāpat literatūras darbinieki izdomā par dažiem no viņiem. Par Ojāru Vācieti es citēju: jaunības degsme, romantisks patos, aktīva iejaukšanās dzīvē. Ļoti atšķirīgi no tiem vecajiem. Par Belševicu citēja: 60. gadu sākumā
daļā dzējas ienāk neveselīgas noskaņas, pseidonovatoriskas tendences. Nu, vienkārši lieliska reklāma. Uzreiz latvieši saprata, ka tā dzējniece ir jālasa. Par elksni, domu svaigums, intīmo jūtu un filozofisko pārdomu līdzsvarojums. Nu, tur nav nekā par revolūcijas cīņām, par padomu cilvēku morālo dižumu un tādām lietām. Un tad par Ziedoni ir teikts ļoti piesardzīgi, citēju, spilgti dzejas tēli, jauneklīgi trauksmaina dzejas valoda. Nu, salīdzinot ar veco gvardi, te redzam pilnīgi atšķirīga aina, kas vēlāk izvērtās tādā, nu, teiksim, dzejnieku uzbrukumā. Un dzejnieki ieņēma pozīcijas, no kurām viņas vēlāk nevarēja izsist nekādu ideoloģiju. Dzejas lasījumi tā laika ieguva neredzētu popularitāti. Stils katram gan bija atšķirīgs. Nu, vācietis ar kailiem nervu galiem praktiski skāra ikvienu. Čaklais vienmēr elektrizēja zāli. Auziņam bija īpatnējs hipnotizējošs lasīšanas stils, kas noveda klausītājs dzejas transā. Dzejnieki vispār kļuva slaveni kā tādi krīvi vai kā pravieši. Es pat salīdzinātu viņus ar šamaņiem, jo tas spēks, viņu lasīšanas iespējas bija tik liels, ka publika bija kā apburta un izgāja no zāles tādā pat reliģiskā ekstāzē. Nu, katrs no viņiem pielika spēkus savos tuvākajos punktos. Imants Ziedonis savu tēlu sistēmu balstīja dainu kultūrā. Tautai būtiskos enerģijas centros. Šie enerģijas centri bija daba, darbs, dievs, valoda, kultūra un tautas dziesma. Indieši tādas enerģijas centrs sauc par čakrām, tie ir katrā cilvēkā. Es čakras latviskotu kā dzīvības saulītes. Un tautas dzīvības saulītes Imants Ziedonis iededz mums aizvien no jauna. Ik reizi, kad tās grasījās apcist, Imants atrada burvju vārdus, kuri atdzīvināja būrī sastingušos, deva cerību, un tā mēs pa Imanta iedegtajām saulītēm devāmies augšup pretī neatkarībai. Tā bija tā vertikāla, par kuru viņš runāja. Un kāpēc gan dzēja tādu ieskrējienu dabūja? Un tāpēc, ka iesākumā bija vārds. Līdz ar to ir pamats sacīt, ka okupācijas laikā latviešiem dzēja aizvietoja reliģiju un kļuva par tādu savdabīgu tautas reliģiju. Vēlāk, atmodas laikā, kad sāk sludināt jaunie talantīgie mācītāji Juris Rūbenis, Jānis Vanaks, Modris Plāte un citi, lietas nostājās savās vietās. Dzeja atgriezās dzejas vietā un reliģija dievnamos. Reiz okupācijas laikā Latvijā notika kāda nozīmīga saruna, kas gan netika atspoguļot presē, un kāpēc tūlīt jūs redzēsiet, kāpēc ne. Bet par šo sarunu jau nākamā dienā zināja visi Latvijas inteliģence. Viens no runātājiem bija PSRS ministra padomes priekšsēdētājs Kosīgins, un otrs bija kolhoza Lāčplējas priekšsēdētājs Edgars Kauliņš. Aplūkojis Lāčplējas saimniecību, Kosīgins, atvadoties Kauliņam, jautāja, pateicoties, kam jūs guvāt tādas panākumus? Un Kauliņtēvs atbildēja, nevis pateicoties, bet par spīti. Tas ir labākais raksturojums, kāda zina tā laika norisēm. Un jāteic, ka par spīti okupācijai latviešu dzeja ieguva galveno pozīciju latviskās patības saglabāšanā, veidošanā un nostiprināšanā. Un neapšaubāms līderis šajā leģendā bija Imants Ziedonis. Paldies, Albert, par šo izsmeļošo 50. 60. gadu raksturojumu. Es arī domāju, ka interesanti, ka šajā laikā, un ne tikai šajā laikā, arī vēlāk to, ko pieminēja Alberts, jo es atceros savus laikus, tad es varu teikt, jā, varbūt šī dzeja bija viena no reliģijas formām, bet katrā ziņā atbrīvošanās formas, vismaz man, bija šī muzika, kas ienāca, šī roka muzika.
jo toreiz es spēlēju roka grupā, toreiz mēs varējām kaut kādā veidā caur Lapinski dabūt šos ierakstus, un būtībā tas arī bija viens no atbrīvošanās veidiem. Šī mūzika arī kļuva kā tāda reliģiska forma. Tālāk, es domāju, par šo laiku ir interesanti arī šie kodi, kas ir iekodēti, kurus varbūt mēs vairs nevaram tā atšifrēt, kaut kas līdzīgs kabalistiskiem kodiem tajā laikā dzējā. Nu, piemēram, realitāte. Vienas pasniedzēja man teica, viņa pasniedz tagad literatūru un nolasa dzējoli Litene, kas ir Ulda Bērziņa dzējolis, mēs visi varbūt atceramies un zinām, un viņa prasa, kas tad ir tā litene? Un tad šie studenti saka, tā taču literatūra, litene. Un būtībā šis kods tiek nojaukts. Mēs aizmirstam par to. Nāk citi kodi, protams. Tālāk skatāmies Ziedonim kods, kaut vai šīs 3 dienas bez gulbiem un tā tālāk. Šis ir iekodētais nekas, nothing. Vai nebūtībā, ja mēs tā paskatāmies. To arī varbūt ir grūti pateikt. Bet ir bijuši arī tādi kodi, kā igaunis Andrus Rūk uzrakstīja dzējoli un akrostikā padomu laikos ierakstīja igauņu karoga krāsas. Un šīs krāsas viņš neteica, ka viņš uzrakstīja, bet viņš sāka plātīties. Un tie bija 80. gadi, un viņu vienkārši izmet ārā no augstskolas, un viņš vairs nebija vairs nekur atrodams. Viņš tagad ir mākslinieks tikai. Vai, teiksim, atkal cits kods, kas ir Rainim, Putvēņi, vai tas ir tikai mīlestības dzeja? Nē, tur arī ir iekodēta arī dusmas par sociāldemokrātu pašreizējo situāciju arī var būt. Vai, teiksim, tālāk un tālāk. Fantastisks ir Hando Runnela iekodētais kods, kas ir dzejolis Ilūs mā, skaista zeme, kurā igā venē tulē minē. Tur var tulkot gan katra laiva aizēja atnāc, katrs krievs aizēja atnāc, vai kopā saliekot vārdus igā venē tulē minē ir mūžība un atnākšana. Un šādi kodi pastāvēja dzējā kā tādi ļoti interesanti, kabalistiski vai nosauksim padomiski kodi, ar ko mēs atslēdzām dažas durvis. Bet es tagad gribētu, pirms Erika, es tev došu vārdu, bet es Intai gribētu mazlietiņi, lai... Tu neprasīji vārdu. Es tikai pateicu, ka vēl es pateicu to, ko tu gribēji. Es arī gribu pateikt. Bet tu pasaki lietuviski. To pašu pasaki lietuviski. Bet es tagad Intai gribētu. Inta arī par šo pārējais laiku. Kā tas bija, kad tomēr Ziedonis Belševicas vāciešu pirmās grāmatas, viņas ne ar ko īpaši tās pirmās grāmatas neatšķiras no Baloža vai no šiem zvejniekiem. Un tad notiek lūzums. Vai tas ir, kādā veidā tas bija? Tad, kad Guntārs gatavoja šito te sarunu, viņš man piedāvāja daudzus tematus, tik daudzus, ka tur monogrāfija kopā iznāk. Bet no tiem daudziem tematiem es izvēlējos vienu, kas patiesībā ir Imanta Ziedoņa pats sākums un pat pirms viņa. Respektīvi 50. gadu, pārēju 50. gados no Staļina laika dzejas noteikumiem un dzejnieku sociālās lomas un sociālā statusa uz to, kas ļāva vispār latviešu dzejai pastāvēt un kas ļoti spilgti izpaužas arī Imanta Ziedoņa gaitā. Un tātad 52. gadā, tas ir Staļina dzīves pēdējais gads, Latvijā iznāk 3 dzejoļu grāmatas. Jāņa Niedris sastādītais jauno autoru almanahs, kurā ir arī dzejoļi, arī stāsti un kas tur, un 2 izlases, Sudrabeģus un Veidenbauma. Nav neviena jauna krājuma. Iepriekšējā gadā
51. gadā ir iznākušas grāmatas Andrejam Balodim, Cecīlijai Dinerei, Mirdzai Ķempei, Jānim Grotam, Anatolam Imermanim, Jūlijam Vanagam un pēc nāves Aleksandram Čakam viņa pēdējais grāmata Cīņai un darbam, par ko Sudrupkalns arī no Pelšas dabūka, pa Čaku pārāk augstu novērtējis. Vārdu sakot, nerunājot par kvalitāti, arī dzejas kvantitāte ir tieksme sarukt un, tā sakot, tuvoties nulles līmenim. Un vēl runājot par kvantitāti, gribu atstāstīt kādu gadījumu, ko man pastāstīja Knuts Skujnieks. Viņa mātes māsa Zenta Lūce, pazina Grotu. Viņa bija skolas apkopēja, toreiz Slauka ielu skolas priekšā nāk Grots, tāds krietnā šunkā. Viņš apstājies, sasveicinājušies un teicis, vai tad tu domā, ka man pašam neriebis tas, ko es rakstu? Ko viņi var tur darīt? Riebis, un viņš aizgāja tālāk. Un es domāju, ka līdzīgi kā Grots, ja dārumā vai skaidrā prātā, vai varbūt miegā sapņos, to pašu būtu atzinuši arī daudzi citi tā laika dzejnieki, vismaz tie talantīgākie, ka riepties riebies, bet jāraksta ir. Respektīvi, dzejnieku sociālā loma var raksturot kā ideoloģiski ierēģņa lomu, kuram ir jāstrādā, jāpilda priekšniecības uzdevumi, kuru kontrolē augstāka ranga ierēģņi, dod viņam tematus, pārbauda viņu darbu, viņš, tā sakot, to nodod un saņem atalgojumu, un pēc tam, ja grib, var iet piedzertiem. Un man liekas, ka 50. gadu lielais ieguvums pēc Staļina nāves ir tieši šī ļoti pakāpeniskā dzejnieka sociālās lomas maiņa, ka dzejnieks vairs nav ierēdnis, bet brīvās profesijas pārstāvis, cilvēks, kurš pauž nevis priekšniecības uzdotos, bet pats savas domas, izjūtas un viedokļus. Un tā 50. gadu otrajā pusē, man liekas, nodrošina latviešu dzejas pastāvēšanas iespēju, jo, ja teiksim, būtu turpinājies tieši tāds pats terors, kāds bija līdz 53. gadam, nezinu gan, cik ilgus gadu desmitus tā latviešu dzeja vispār būtu varējusi pastāvēt. Lūk, Imants Ziedonis, kā zināms, pirmos savus dzejoļus sāka publicēt 56. 58. jau viņš ir pamanāms, un viņa pirmā grāmata iznāk 61. gadā. Zemes un sapņu smilts vienā gadā ir Imanta Auziņu pirmo grāmatu. Tātad priekš dzejnieka, kurš ir dzīves, vienā gadā Rojāra Vācijā diezgan pavēlu. Bet, principā, pirmajos divos krājumos, manuprāt, Imants Ziedonis lielā mērā ir 50. gadu tendenču paudējs un raksturotājs. Tur ir gan pievēršanās ne tikai politikai un ideoloģijai, bet arī privātajām tēmām, dabas, mīlas lirikai, cilvēka individuālo pārdzīvojumu jūtu izpausmei, kas pirms tam bija, vienmēr saņēma bargu nosodījumu, ka, tā sakot, padomju tauta ceļ komunismu, un jūs te rakņājaties savās sīkajās jūtiņā. Bet patiesībā tā drusku vairāk es gribu pateikt tieši par vienu lietu, kas no mūsdienu viedokļa var izskatīties pat dīvaini un grūti izprotam, respektīvi par tā saucamajiem trauksminiekiem. Trauksmnieku virzienu, kurā ir Rojārs Vācietis, it kā šis trauksmnieks spilgtākais dzejnieks, un kurā iekļaujas arī Imants Ziedonis, sevišķi ar sirds dinamītu.
Tie ir sociāli politiski dejoļi, kuros ļoti lielā mērā tiek apliecināti komunisma jaunceltnes ideāli, respektīvi tie paši ideāli, kas dominēja un figurēja iepriekšējā laikā. Tiesa tiek apliecināti varbūt ar mazliet citu pavērsienu, personiskāku, nevairs kā ierēģi izpildāms uzdevums, bet kā paša cilvēka, paša dzejnieka pārdzīvojums. Kā jau rāda šis nosaukums Traukšņnieki, šajā dzejā milzīgu lomu ieņēma tādi koncepti kā trauksme, ātrums, nākotne, apvārsnis, horizonts, horizonta pārgriešana, māju miera noraidījums un tā tālāk. Un visus šos konceptus mēs varam redzēt arī Imanta Ziedoņa agrīnajā dzejā. Un man liekas, ka kad no mūsdienu viedokļa raugoties, tas var likties pat pavisam dīvaini. Kā cilvēki varēja tā tik ļoti apdziedāt to sociālismu jaunceltni. Arī Ziedonim ir tādi dzejoļi. Gan par pļavīņu hesbūbrederi, par darba skaistumu un tā tālāk. Es domāju, ka acīm redzot, tas tiešām bija laikmeta iezīme, ka pēc tam, kad Hruščovs tomēr bija liberalizējis kaut uz īsu laiku, un lai cik nepilnīgi to padomu iekārt un atmaskojis Staļina personības kultu, arī ļoti nepilnīgi un daļēji, bet tomēr 56. gadā, kad atgriezās no lēģeriem ieslodzītiem, tika rehabilitēti, kad pamazām tika apritē atgriezt, lai arī cik nepilnīgi, tomēr latviešu klasiskā literatūra nebija vairs tā, ka izdod tikai Arāja Bērts un Šalkoņa un tam līdzīgas izlases, kā tā laika jaunā paudze domāja un ticēja, ka varbūt tiešām Staļins ir vienīgais, kurš visu salaida dēlī un ka ir iespējams sociālisms ar cilvēcisku ceļu. Un 50. gadu mijā šīs tendences tajā izpaužat. Protams, pēc tam pamazām un pakāpeniski viņas sabrūka 60. gadu laikā dažādos sociāli-politiskos notikumos, represijās. Un man liekas, ka tādu īsti traknu punktu, protams, pieliek Čehoslovākijas notikums 68. gadā, pēc kuriem jau nevienam vairs nekādu ilūziju nevar būt par to. Bet es atceros, ka tajā laikā Imantam Ziedonim, vispār tas bija Traukšņniekiem raksturīgi, ka viņi mācījās lielā mērā arī no gadsimta pirmās puses avangardistiem. No Čaka, Majakovska, Laicena apgūva dzejas formas jaunas, atbrīvoja, brīvo dzeju un tā tālāk. Un Imantam Ziedonim Laicens bija tūs. Un dobeidzot šo tēmu, es gribu atgādināt kādu Imanta Ziedoņa dzejoli, kurš ir veltīts Laicenam, Lausts, tātad dzejols sauc, un tas ir rakstīts pavisam citā laikā, pašam dzejniekam, pašam Imantam Ziedonim pavisam citā laikā, tas ir 70. gadu vidū, tas ir caurvēja dzejolis. Un tur viņš raksta tā, kas laudzējis dzimis, tas kā laudzējis augsts, un viņa dzīve būs viens ledus lauks. Un kā tur bija tālāk, viens ledus lauks, un it nekad nezieds tam neatplaukst, jo viņš pirms visu ziedēšanas augs. Un lasot šo dzejoli, es domāju par to, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā Laicena tēlā ir kaut kādā mērā pazīnis arī pats vienu no savām agrīnās dzejas sejām. Un tāpēc arī viņš par to runā, ka Imants Ziedonis šajā
Nu, ar ļoti lielu tādu cilvēcisku izpratni. Viņš šo savu agrīno dzeju ir pāraudzis, atstājis aiz muguras, bet viņš nav to noraidījis. Tāds atsevišķi koncepti un elementi turpinās viņa tālākajā dzejā. Tas nav tāds krasts lūdzums, ka viss vai ne, to visu es atstāju sev aiz muguras, bet tāda organisks turpinājums un izaugsme. Bet tas jau nu būtu tad Imanta Ziedoņa nākamie dzejoļi jāskat. Paldies, Inta. Jā, nu, kamēr mēs mazliet vēl esam šajā laikā, es gribu teikt, ka es nekad neesmu skatījies latviešu literatūru tikai kā latviešu literatūru. Mēģinājis vienmēr skatīties arī, kas notiek blakus. Un varbūt ne pārāk tālu mēs redzam, kas notiek tajā pašā laikā Igaunijā. Un interesanti tas, ka Igaunijā šī cīņa pret šo, varbūt dogmātismu, pret šo laiku notiek ar intelektuālo pusi. Rodas Kaplinskis, rodas Pauls Eriks Rummo, un viņi cīnās ar savu to intelektuālismu. Iedomājieties to, ka Kaplinski pirmo grāmatiņu negribēja izlaist, un vienīgais, ko varēja argumentēt, tur cenzors, viņš saka, pārāk gudra. Tur nebija praktiski arī politisku akcentu. Toreiz vēl tā nebija otra viņa grāmata. Tā bija pirmā grāmatiņa. Otrā grāmatā, protams, tur ir Cēzars, vai ne? Tu vari atņemt zemi, uz kuras mēs esam dzimuši, bet zemi, uz kuras mēs nomirsim, tu nevari atņemt un tā tālāk. Tur varbūt var saskatīt. Un interesanti arī tas, ko es esmu vienmēr domājis, kas varbūt atšķir Imanta Ziedoni, teiksim, kaut vai no Vizmas Belševicas un arī no Kaplinska, ir tas, ka Vizma arī izmanto šo Livonijas Indriķa kroniku, izmanto to pilnīgi citu laiku un runā caur šo cito laiku, viņš runā par mūsu laiku. Tas pats notiek Kaplinska dzejolī par Cēzaru. Imantam tas nav. Mēs nevaram atrast ļoti dzejoļus, kas ir tajā laikā rakstīti. Imants iet pilnīgi citu ceļu. Un man liekas, ka Ziedonim, kas ir raksturīgs, ir tas, ko Blanšo ir teicis, ka būtībā literatūra cenšas dzīvot un jādzīvo nelikumīgi. Un šī nelikumība ir arī, manuprāt, Ziedoņa jau pēc tam viena no tādām ļoti labām niansēm. Mēs paskatāmies kaut vai formu. Mēs nekad nevarēsim Ziedonim atrast striktā formā uzrakstītu, teiksim, jambu. Viņš vienmēr kaut ko tur pārkāps. Vai tas būtu striktā formā kaut vai šīs četrindītes. Mēs tāpat tur nevaram atrast piecpēdu jambu sistemātiski uzrakstīt visu no līdz. Viņš iet tam pāri. Tas pats valodā. Mēs jau varam, te arī bija lekcija par to, būtībā valodu, viņš arī no tās pareizās latviešu valodas viņš kāpj ārā. Tad te bija atkal cita tā protesta forma, kas arī, manuprāt, interesanti šim laikam. Bet ejot tālāk, jo mēs nevaram tikai raksturot šo, varbūt interesanto laiku, kā to dēvē kā zelta laiku literatūrā, kurā patiešām ienāca gan latviešu literatūrā, lietuviešu literatūrā, zviedru literatūrā, tāpat arī Somijā parādās spilgtais Pentijs Ārikoski, kas arī pavisam savādāk pārvērš literatūru un tā tālāk. Tas, manuprāt, arī bija literatūrā, varbūt kaut kur pasaulē lidoja kaut kāda doma, ka literatūra arī jālauž. Un varbūt pat tie, kas dzīvoja Padomju Savienībā, kaut ko arī pat nezināja, bet nojauta, jo literatūra jau neizskaidrojama tajā ziņā. Un tāpēc es gribētu tagad Aivaram lūgt, vai ne, jo Aivart, arī šī dzejproza būtībā ir tas, ko Juris Kronbergs uzrakstīja, un viņš stāsta par to, ka Bulgārija sāk rakstīt Imants tieši šos epifānijas. Te parādās dzejproza tajā laikā, kas ir pilnīgi neraksturīga. Un neraksturīga ne tikai latviešu literatūrai, neraksturīga tikpat labi zviedru literatūrai, somu literatūrai, un igauņu literatūrai un lietuviešu literatūrai. Vēlāk nāk dzejproza kā tāds modernisms, kas ir parādās tajās literatūrās. Aivar, lūdzu. Var dzirdēt, ja. Par lietuviešu tu kļūdies. Nu, labi, es lietuviešu nezinu. Tu pateiksi.
mana runa sasauksies arī ar to, ko es vakar dzirdēju, jo paldies tiešām šai konferencē, jo repetitio est mater studiorum, un patiešām es esmu promgājis un atpakaļ nācis ar ziedojumu darbiem pēdējā mēneša laikā, kopš es uzzināju, ka man būs jāpiedalās šeit. Un Roalds Dobrovenskis ļoti labi pateica vakar, ka mūzika ir galvenā eksporta prece, bet ka literatūra ir ļoti svarīga iekšējā patēriņa prece, ārkārtīgi svarīga. Un šajā tādā pretstatījumā es gribētu skatīt, drusku pievērsties pavisam īsi Epifānijam un poēmai par pienu. Un, ja Epifānijas, ja tas būtu iespējams padarīt ziedojumu slavenu visos kontinentos, jo šeit lieliski tas notiek īpaši pirmās grāmatas sākumā, ja tu skaties, varbūt viss nav tik viendabīgs tās Epifānijas, bet tas ir tā, īpaši, ja viņš jau pats lasa, tad liekas, ka viņš ir kā ekvilibrists un viņam pakļaujas augšējais, augstākais un zemākais. Valoda pakļaujas un arī te var runāt par ļoti nopietniem filozofiskiem uzskatiem, un tā ir tiešām arī tāda eksporta prece, ja tas būtu iespējams. Bet, kas attiecas uz poēmu par pienu, tad iekavās es varētu ielikt tādu nosaukumu, ka tas ir latviešu dzīves evaņģēlīgais praktikums. Jo bija tā, ka, kad man prasīja, kas man no ziedojuma tā liekas, es teicu Epifānijas, un protams, arī dzējoļi, bet dzējoļi vēl ir tur autori, ja, ko nosaukt. Un poēma par pienu tādā ziņā, ka es nevaru saprast, kā cilvēks var tik daudz un labi uzrakstīt, tā kā par pienu un tam līdzīgām lietām, māte, maize, attiecības, bet es braucu uz nedēļu prom no Latvijas, un es lasīju poēmu par pienu, un es biju šokā, jo es biju ļoti vīlies. Un es atradu diezgan daudz tādas irdenes lietas, un arī tādas, pavājas, un es nevarētu saprast, ja nebūtu šī nosaukuma poēma par pienu, jo no vienas puses tas ir krājums, bet no otras puses tomēr jāievēro, ka tā ir poēma par pienu, un vēl ir šāds nosaukums, jo tā ir tāda lieliska saistviela, kas nepastāv varbūt pati par sevi, bet pašā tajā grāmatā maz, kas tur ir liekas, bet varbūt kaut kas liekas tomēr ir. Bet vakar konferences iespējā es vēlreiz izlasīju šo grāmatu, un es esmu tagad pilnīgi atpakaļ atkal, ka tā ir ļoti laba grāmata. Un, ja es būtu braucis atpakaļ no ārzemēm pēc gada, man tā arī būtu likusies laba grāmata, bet es braucu prom. Un tāpēc tas ir vienkārši fantastiski, kā viņš tur apspēlē dažādas lietas, un vēl man ļoti sasaucās ar vakardienu, ko es nebiju domājis agrāk, par to pamācīšanu, jo viņi ir arī poēma par pienu, varētu būt pat tās didaktiskākais darbs labā nozīmē, jo tā ir tāda ziedons, kā vakar teica, ziedons it kā māca sevi, bet māca arī mani, tevi un tevi. Un viņš to dara tādā ļoti savdabīgā veidā. Un es Andai teicu, ka es neko nolasīšu, bet es gribu nolasīt tomēr kādas 5 rindiņas. Un tas ir no poēmas par pienu. Biešu lapas, kā lielas talantīgas ausis, klausās sauli. Bet pavēle ir tāda augt resnumā. Visu dzīvību viņu resno māte, paglaudi man arī galvu. Tur ir ļoti daudz, kas iekšā šajās rindās, un patiesībā gandrīz visos tekstos poēma par pienu, atskaitot varbūt to, ko es saskatu kā irdani, bet tā ir patiesībā, varbūt, ka tā ir koķetēšana ar to vārdu poēma no imanta viedokļa, bet
es esmu ievērojis, ka visiem lieliem dzejniekiem ir problēmas ar poēmām. Viņiem tas ir ļoti svarīgi pašiem bijis šī poēma rakstīšana. Sabiedrība tās poēmas uzņem ļoti neviendabīgi, un cilvēks ir ļoti pārliecināts pats par sevi, un kā nu sanāk tā sanāk, bet te, ja ņem vēl klāt to, ko Valds Muktupāvels vakar no rīta pusē stāstīja, te ir viss tas indiešu iekšā un tā gudrā dzīvesziņa, bet tas tiešām ir tās praktikums. Un te vēl ir arī tas, ko vakar teica, ka Ziedonis salīdzinās ar lasītāju, viņš cīnās ar lasītāju, viņš pārvar lasītāju, viņš ļoti aktīvu dialogu ved, un patiesībā viņš māca cilvēku tā kā izteikties, un cilvēki, tā ir tāda fantastiska miedarbība tiem, kuri vēl ir dzīvi, kaut cik elpo, un tā ir vienkārši fantastiska lieta. Tā kā šīs divas grāmatas, bet es gribētu teikt, ka Poēma par pienu ir vairāk tādam iekšējiem patēriņam, un Epifānijas tas ir kaut kas, tas ir pat kaut kas tik liels, ka es jaunu autoru semināros esmu redzējis, ka tur sēž priekšā 3 recenzenti, un ja kāds jaunais ir ticis uz semināru un sācis rakstīt kaut ko tādu līdzīgu, teiksim, miniatūras ar piešprici, teiksim tā, tad tie recenzenti parasti paliek ļoti nikni un dusmīgi. Es nezinu, kāpēc, bet tas ir tāds varēni privatizējies latviešu literatūrā, tas Epifānija jēdziens, bet tiešām es nezinu, es jau tikšu pie vārda, bet ļoti pateicīgs esmu šajā konferencē, un ļoti daudz cilvēku bija Doma laukumā, kas stāvēja rindās to uz šovu, kad redzēsiet, un gaidīja, ka varēs ziedus nolikt. Bet es gribu teikt, ka arī šeit bija daudz cilvēku, tas nav maz. Arī šeit bija daudz cilvēku vakar un šodien. Tā kā viss notiek. Paldies, Aivar. Noteikti tiksi pie vārda. Bet es kaut ko nepareizi pateicu par lietuviešu dzeju. Jā, es saprotu, Erika. Tad tu mani labo. Labdien! Es sākumā sākšu tā mierīgi ļoti, lai ieietu latviešu valodā, un uzreiz saku, ka piedodiet, ja kļūdīšos un ne tādus jēdzienus ņemšu, un būs visādi pārpratumi varbūt, bet es centīšos paskaidrot visu, ko es gribu. Pirma doma man, klausoties vakar, dažus referātus un šodien, ir tāda, kāpēc mēs par mākslu un īpaši par dzeju runājam ar tādām nopietnām sejām. Jā, man arī ir tas grāds, un manā disertācijas oponente bija Kursīte, un pie viņas Rīgā es ļoti labi iemācījos mitoloģijas ķirurģiju, bet es teiktu tā, ka es arī kā Ziedonis un arī kā daudzi citi cilvēki esmu tas eksemplārs, kurš visu laiku cīnās ar sistēmu, ar to plauktu, ar stingru robežu sistēmu. Un tāpēc tas akadēmiskā valoda, runājot par dzeju, kaut es rakstīju disertāciju par Bloži, kas arī rakstīja tiešām prózu. Tas arī ir tajos gados, viņš rakstīja dzeju prózā, un laikam jau, es tā domātu, ka viņi bija pazīstami. Jā, un Bloži ir dzīvojis Latvijā, daudz smeļies visādas tēmas un visu, ko. Tā kā tas nav mums svešs, un tāds revolucionārs, kāds bija Bloži Lietuvā, Lietuvas dzējās valodā, kādu ainavu viņš ir mums parādījis, ko var darīt ar valodu. Tad, tāda līdz šim mums nav. Tad vislielākais modernists, un tajā ziņā arī līdz šim viņš, paldies Dievam, ir dzīvs. Es biju pie viņa. Viņš ir 30. gadu dzimumā, un
fantastisks dzejnieks ir. Nu tālūk, tā kā es domātu, tas pirms teikums, ka dzēja, nu, vai viņa ir, vai viņas nav, vai viņa paņēmus, vai ne. Un kā tur var par viņu runāt, un es tagad negribētu vispār pa to runāt. Es gribētu, lai jūs pieļautu, ka es esmu svešs cilvēks, kurš atnāca pie jums viesos, un viņam prasa, raksturojiet lūdzu šo cilvēku, kuru redzat tur. Kā jums izskatās, kas tas ir? Kas viņš varētu būt? Kāds viņam tas fiziskais tēls un kas varētu būt saturā iekšā, tas garīgais tēls. Un par to es drusku gribu parunāt ar jums kopā. Un tik lūdzu, lai nebūtu tik ātri spriedumi pa visu, ko es teikšu, jūs uzklausiet mierīgi, jā? Jo es vakar saviem draugiem latviešiem pateicu, ko es gribu teikt, viņi saka, nu, nestāsti to latviešiem. Nu labi. Tātad. To, ko es teikšu, tā nav nekāda problēma. Vienkārši man gribējas raksturot nepazīstamu cilvēku, kuram ir baigi, kā es sapratu no visu, kā baigi liela nozīme Latvijas kultūra un vispār latviešu dzīvē. Sākšu es no tāda diskursa par mitoloģiju. Baltu kultūrām, vecām mūsu kultūrām piemīt tādas lietas, ka mums bija ļoti izteikta tā matriarhāta dvēsele, ka mums visā folklorā ir tādas piezīmēs, ka mums bija šamanisma kultūra, un ka līdz šīm, ko mēs mantojam ar dainām, dziesmām, pasakām, mēs paturējām šito saprašanu, kas ir rituāls, kas ir garīgums, kas ir tādas specifiskas vibrācijas, kas mūs paņem un aiznes augšā. Nejauši gan latvieši, gan lietuvieši dzied dziesmas tik, kā pateikt, ar tādu entuziasmu. Nejauši mums visiem ir dziesmu svētki, un mēs ļoti lielu uzmanību piešķiram folklorai. Un tagad padomājam par to, kāds tēls mums ir, teiksim, kādam, bet ko Bels runāja par kādu šamāni vai krivi, mums lietuviešiem vairāk saprotams vārds krivis, pravietis, jā, varētu tā teikt. Mācītājs, es teiktu skolotājs, ja mēs skatītos uz to austrumu tradīciju, ja kas ir skolotājs. Tas nav tas, kas iemāca vārdus, burtus, bet tas ir vairāk, tas ir garīgais. Vadonis, tāds, kurš mūs ved uz kaut ko, ja? Un ja mēs secinātu šo, tad mēs pateiktu, ka tas cilvēks, kurām piemīt šitās vadoņa, tāda garīga mācītāja, pravieša spējas, viņš nav ne vīrs, ne sieviete. Un tā sievišķa viņā iekšā ir vairāk nekā vīrišķa. Ja mēs runāsim par to, kā mēs saprotam vispār, kas ir
vīrišķais tēls un sievišķais tēls. Tā garīgā vairāk. Skatieties vairāk uz to dvēseli vairāk, ne jau tā uz bioloģisku dzimti. Bet, tagad es jums izlasīšu, ko es sev piezīmēju. Jā? Sirds, kanāls uz debesīm, versum, tīra logika, prāts. Trauslums, versum, muskuļainums. Klusums, miers, versum, trokšņi, nemierība. Vārda māgija, versum, euforijas māgija. Dvēseles vara, versum, fiziskā vara. Tautas dvēsele un tautas spēks. Mīlestība, versum, dusmas. Un, ja jūs paskatītos uz saviem dzejniekiem Latvijā, tad noteikti varētu pateikt, ka ir izteikti vīrieši, karavīri, vadoņi, un tie, kam nepiemīt tas muskuļainums, tajā abstrakta nozīme. Un tieši skatoties man uz ziedoņa, kuru es nepazīstu, kā viņš uzbūvēts fiziski, kādi viņam mati, kā viņš lasa dzeju, kā viņš stāv, kāda viņa visa fiziska tas tēls, kāda viņam iet tā vara, tā jāga visa vārdu un tā magija visa no viņa, kad viņš lasa. Vai es varētu pateikt, ka tas ir karavīrs, vadonis? Nē. Un man tas īpaši interesē, jo es ar to gribu teikt, ka īstā dzejnieka tēls, tāda dzejnieka, kura mums vajaga ne jau īpašos brīžos, ne jau revolūcijas brīžos, ne jau tad, kad mums ir kāda lūzuma gadi, bet tāda dzēja, kuru mums vajag visu laiku, kuru var piemērot visu laiku katram gadījumam. To varētu sacerēt cilvēks, kurš ir, vairāk apdāvināts ar to sievišķo dvēseli, ko es runāju, ja mēs skatītos uz to mitoloģijas pusi, uz to, kā uzbūvēta vispār pamatēja mūsu kultūra, mūsu saprašana. Ja? Un tagad, kam piemīt tas, ka var patvērums, ka var sargāt, ka var apsargāt, izglābt, turpināt dzimti un tā tālāk, kam? Pie kā mēs vēršamies visu laiku un visu laiku mums vajaga. Kam ir tā, kā teiktu, tās drēbes, aizsarga drēbes, kuras visu laiku mūs pasarga, taču mātei. Un tas mātes tēls, kas jums latviešiem māšu tā visa kultūra, un tajā ziņā arī garīgiem cilvēkiem, kas bija šitie visi pravieši, šitā visa dvēsele piemīt un ļoti izteikti. Vai tad ziedonis nav tas, kurš spēja visus apņemt, visus saprast, visus kā bērnus māte glābā un ved uz augšu. Taču karavīrs ved uz priekšu, bet dzejnieks, īstais dzejnieks uz augšu. Un šamanizma kultūra ir tāda tradīcija. Ja šamanim grib būt vīrietis, tad viņam pāriet visādi pārbaudas visādas. Tur viņu gandrīz sacert ar ķirviem, ar zobeniem un tā. Vienīgais nevajaga, ja grib par šamāni kļūt sievieti, jo tas ir uzreiz zināms, ka viņa ir tāda vara
ka viņai nevajaga nekādas pārbaudes. Šamanizma kultūra tik tā ir spējīga, ja? Tik spējīgs arī ir šamānis. Un kas ir šamānis, un kas ir dzeja, un kas ir šitā kultūra, kas nāk no tieši rituāliem. Un Gunārs teica pa dziesmām, kad dzejoļi topa par dziesmām, un ka tas ir ļoti mums svarīgi. Bet kas ir pantos sarakstīta dziesma ritmika, ja? Kas ir dziesmas? Tas viss ir nāk no rituāliem, kas mūs paņem un aizved. Tam ir maģija. Tam ir visu laiku tam būs maģija. Izteicieni kādi tur, varas uzrunas tādas, tam bija tajā brīdī un viss pazuda, ja? Bet šitai ritmā, vārdu burvestībai, tam būs visu laiku. Bet beigās es gribētu teikt, ka tomēr ir tāda juteklīga tēma, kā mēs skatāmies uz mākslinieku, ja tas ir vīrietis, un ja tā ir sieviete. Jūs varat iedomāties, kad iznāk uz skatuvi vīrietis, operas dziedātājs, teiksim, un tādu maigu, bet stipru balsi uzdzied dziesmu, ja? Uzreiz aplausēs, gandrīz infarkts. Tas ir tik brīnišķīgi. Bet, ja ar stipru balsi uzdzied sievieti, tas ir kā normāli, ja? To es izdomāju tāpat sev, kāpēc tā ir. Jo sievieti it kā piemīt, tas ir normāli, ka viņa var dziedāt vai būvēt kaut ko skaistu. Tas viņas dabā. Bet kaut ko uztaisa vīrietis, tas ir brīnums, jo visumā vīrietim piemīt karot, paņemt, atņemt, ja? Bet viņš kaut ko skaistu, bēkšņi. Visas sievietes zem viņa kājām. Un es tādu provokāciju gribētu beigās, es pabeigšu to runāt, jo kas man ir tagad Dziedonis, ja es pateicu, man viņš ir tas, ko nevar raksturot kā vīrieti, vai ko, tas ir vairāk tāds garīgais tēls, ja? Arī no tā, kā viņš izskatās, arī no tā, ko viņš ir darījis, un ko turpinās darīt viņa sacerētājs. Bet beigās es tādu provokāciju gribu pateikt. Un kā jūs domājat, kāda būtu latviešu reakcija uz to, ja tādu dzeju, kādu uzrakstīja Ziedonis, būtu parakstīta, ka tā uzrakstīja sieviete? Kā jūs domājat, vai tā būtu tā pati reakcija, vai tāpat vestu, vai tāpat reaģētu mēs tagad uz to? Tas ir tāda... Jā, gan jums, jo tā ir diskusija, jā. Mēs jau nelasam šeit referātus nopietnus, arī jums es prasu, vai nepateiktu, ka, kāda traka sieviete tur grib kaut ko īpašu, bet kad vīrietis ir un tāds trausls vīrietis, jā, kā viņš izskaties, tas ir kaut kas, kā viņš to pateica, un kā mēs varam neatsaukties tādam trauslām vīri. Taču jums ir arī Rainis, jā, tas ir karavīrs, jā, tas aizgājis ir. Jā, bet kā viņš pateicis visu, ko, un kādos brīžos mums vajag Raiņa dzeja, jā, un kādos brīžos būtiska ir Ziedone dzēja. Es nezinu, es provocēju, protams, šitādus visādas lietas, bet man bija interesanti uz to paskatīties, jo mums Lietuvā arī ir dzejnieki izteikti muskuļainas tādas kultūras pārstāvji, un ir dzejnieki, kas būs visu laiku mūsu garīgas kultūras pamatā, un par tiem nevar pateikt, ka tas,
Es ceru, ka jūs sapratāt, ko es gribēju pat. Drīkst iebilst. Es uzskatu, ka Ērika to, ko teica, lielā mērā tā vispār var būt, par animus, sievišķais un vīrišķais, un noteikti par daudziem, bet man ir pilnīgi pretējs domas. Es uzskatu, ka Ziedonis cilvēciski bija karavīrs, un Rainis cilvēciski bija sieviete vairāk. Jā, lūdzu. Tu laikam jau vajadzēs. Es izlasīju diskusijas nosaukumu Galds ir sargvieta un gribu runāt par 1953. gadu, kad ne visi bija pie galda. 1953. gada 18. novembrī 5000 km no Latvijas, Taišetas trasē, Broņislava Martuževa rakstīja, sieviete būdama. Un kamēr 3 zvaigznes stāv, mēs brīvgrāmatu šķirstām. Un kamēr 3 zvaigznes stāv, mēs nepiedaram šķirstam. Lai žūga ceļ, lai restas kaļ, mēs nākam atpakaļ, pa brūcējiem sirdīs cirstām. Bet viņas nebija pie galda, un viņas nebija starp tiem dzejniekiem, kurus jūs minējāt, kā 50. gados sākumā rakstošos. Viņa nebija pieejama, bet viņa bija, un viņa rakstīja. Paldies. Protams, ka vienmēr eksistējuši arī dzejnieki, kas nav pie galda. Nav arī zem galda. Tas ir fakts jebkurā kultūrā. Bet mazliet attīstot vēl tālāk, ko Erika te ieskicēja. Man pat bija viena tēma, ko es sūtīju Intai. Un interesanti, es uzrakstīju Imanta Ziedoņa dzējas sevišķības dominanta pretstatā laikmeta vīrišķīgam varonīgumam. Tā kā, ja tu pat neesi varbūt tā iedziļinājusies Imanta Ziedoņa dzējā un tikai skatoties fotogrāfiju, varbūt, ka tev ir taisnība. Bet tas bija ļoti provocējuši, ļoti interesanti. Es domāju, ka neviens tev nenāk virsū, neviens neko nekausies. Bet tālāk ejot, es arī esmu iedomājis par tādu domu, kas notiek ar tekstu, kas ir rakstīts labi tajā laikā, arī varbūt pēc tam mazliet tālākā laikā. Bet kā uz šo tekstu skatās pilnīgi ar citām acīm, ar mūsdienu acīm, kā skatās pilnīgi jauns cilvēks, kas nodarbojas ar literatūru, Anda Baklāne. Kā, varbūt, ka tev ir kaut kāda pilnīgi cita tēma, bet es arī varētu palūgt par šo. Es ļoti apzinīgi mēģināju izdomāt par to tēmu, ko Guntars man uzdeva. Tāpēc citas tēmas varbūt būtu, bet par šo, man liekas, mums jau saruna sākās, tā kā varētu arī turpināt. Protams, ka īpaši mūsu šī brīža Ziedoņa situācijas un aktualitātes kontekstā nevar vienkārši pat gribot izvairīties no runāšanas par Ziedoņu, nevis tikai saistībā ar viņa tekstiem, bet saistībā ar viņa tēlu, ar viņu slavenības statusu. Un par to arī diezgan daudz jau ir runāts. Patiesībā jautājums ir tik sarežģīts, ka es viņu laikam mutiski nevarēšu pastāstīt, bet mēģināšu iezīmēt dažus pieturas punktus. Un te jau tika minēts, ka ir tas dzejnieku loma, kā tas, tāds slaven tautas dzejnieks slavenība padomu laikos, kas bija vairāk tāds, tam bija noteikts, teiksim, tautas un cilvēces un cilvēka kā individuāls audzināšanas funkcija, ētisko vērtību nesēja funkcija. Un ir slavenība mūsdienās, kas ir it kā daudz paviršāks tēls un daudz konstruētāks, vairāk saistīts ar jūtu dzīvi, ar erotiskiem motīviem. Un ir tikai saprotami, ka tur, kur mēs esam šobrīd, ja runa ir par tādu tipa ļoti daudzslāņainu tēlu, kāds ir slavens dzejnieks, tad šie visi slāņi pastāv vienlaicīgi. Tur ir kaut kas arī no tautas dzejnieka, kurš viņš arī bija un kas joprojām ir aktuāli, ir kaut kas no
slavenības, un tad nāk tas slānis, kas ir tā pētniecība, kas tā visai it kā paviršējam tom slavenības tēlam iedod tādu fundamentālu pamatu, ir tas tekstu pamats, ir interpretācijas pamats, un vienmēr ir iespējams kaut kur pasmelties jaunu ideju, jaunu citātu, ar kuru pabarot, teiksim, šo publisko tēlu, kas vienkārši tādām slavenībām ir ļoti paviršs. Un tajā pašā laikā Ziedonis, lai kā mēs teiktu, ka viņš jau kādā veidā nav pavirši, bet runājot par viņa aktualitāti, mēs nekad nevaram būt droši, cik daudz no tiem cilvēkiem, kas nes ziedus, arī ir viņu lasījuši. Un vispār, kad lasījuši, varbūt skolā, vienkārši Ziedonim ir visi šie dažādie harizmas elementi, kuri ir sakrituši šajā laikā un telpā, un kas ir padarījuši iespējams šo fenomenu. Un man liekas arī svarīgi šī piebilde par to, ka viņš ir dzēnieks vīrietis, kurš it kā ir sievišķi, un tāda maza zemesvītas piezīme, ka tā sievišķība, vīrišķība un vispār, visticamāk, ka to nevar tā nošķirt dzimumiem. Manuprāt, tas vairāk drīzāk ir konstrukcijas. Nezinu, vai mitoloģiskā pagātnē tā tiešām bija, ka sievietes bija ļoti sievišķīgas un saistītas tikai ar noteiktām ģeometriskām figūrām un vīrieši ar citām figūrām un ar spēku. Mūsdienās tā noteikti nav. Mēs visi runājam par to, ka mēs esam par noteiktiem procentiem vīriešu un noteiktiem procentiem sieviešu pilnīgi visi. Bet kaut kādas tomēr vienlīdzība šeit nepastāv. Es nezinu, ja jāatbild man būtu uz jautājumu, vai ja to visu būtu rakstījis sieviete, vai joprojām šī dzēja būtu tik ļoti mīlēta un šis tēls, šis personāžs būtu tik mīlēts, es domāju, ka nē, tas noteikti nē, tāpēc, ka vīrietis ir daudz biežāk tiek atzīts par, teiksim, viņš ir simpātiskāks. Sievietē ir, protams, arī sievietes var kļūt par tādiem plaša patēriņa tādiem tēliem, personāžiem, mīlētiem, bet manuprāt, tas notiek retāk. Un ja mēs tā sadalītu kaut kādos procentos, ja vien tas ir iespējams, bet pieņemsim, ka mēs varētu sadalīt, tad es domāju, ka lielākā daļa sieviešu slavenība, viņas ir ļoti izteikti šis erotiskais un fantāzijas sapņa moments un stipri mazāks ir procents tādu, kas ir saistīts tieši ar intelektuālo un tādu garīgo dimensiju. Bet, protams, viss šīs runas ir tādas runas no gaisa, jo, lai mēs to uzzinātu, mums būtu jāveic ļoti, ļoti pamatīgi socioloģiski pētījumi, kur tā fundamentāli vajadzētu aptaujāt visus Latvijas iedzīvotājus. Un tas, protams, ir utopija. Mēs varam tikai spriest, mums ir tikai priekšstati, ko latvieši īstenībā zina par Ziedoņu, ko viņi domā, kāpēc viņu mīl. Tas ir mūsu vienkārši tāds, mūsu viedoklis. Patiesībā jau mēs to nezinām, un neviens to nekad neizpētīs, jo, vienkārši mēs, parasti tā to nedaram. Bet, jā, par to aktualitāti, tad līdz ar to tā kā nav iespējams ļoti apjomīgs socioloģisks pētījums, tad atliek, paļauties uz savu intuīciju, uztvert sevi pašu kā tādu filtru, kurā ir, kaut kāda, kurš spēj intuitīvi uztvert, balstoties savos iekšējos kritērijos, vai tas ir aktuāli vai nav, un kā to vispār uztvert. Un apzinoties, ka tas ir visai nosacīti un citiem ir cits skatījums. Jā, un tad, nonākot pie tā jautājuma, ko Guntars bija uzdevis par to, kā Ziedoni varētu redzēt šodienas acīm, tad tas ir jautājums par to, vai mēs uz viņu skatāmies kā kritiķi, kam tikko iznākus grāmatu, vai kā pētnieki, kuri teiksim, var skatīt jebkurā nesenākā pagātnē iznākušu autoru. Un tā atšķirība ir tāda, ka kritiķis novērtēs to aktualitāti, teiksim, izmantojamību, vai tagad tas atbilst mūsu pasaules skatījumam, lielākās cilvēku daļas pasaules skatījumam, un savukārt pētnieks to visu skata caur laikmeta filtru.
pieņem tos koeficientus nosacītības, ka, ja šodien, var sakot, šodien kāds atnestu Raini, tad Raini nepublicētu, kā man liekas, Aivars teica intervijā nesen. Jā, bet tas mums netraucē saskatīt to Raini, tās citas vērtības vienkārši kā pētniekiem. Un ar Ziedoni tad tas jautājums būtu, vai viņš ir šobrīd joprojām aktuāls, it kā viņš būtu tikai vakar atnācis ar savu krājumu, vai arī mums viņš ir interesants kā pētniekiem. Un vienkārši nav laiks patiesībā. Es varbūt tikai īsos vārdos tā kā savu versiju ieskicēt. Manuprāt, tas, kas tika minēts, kad savulaik kā dzējnieks zināmā mērā aizvietoja baznīcu, un ka tagad tas vairs nav nepieciešams, jo baznīca pati pastāv, tad, manuprāt, tā gluži nav, tāpēc, ka baznīca ļoti kā nelielu cilvēku daļu uzrunā un fragmentāru, un cilvēki ir diezgan lielā īstenībā neziņā un nesaprašanā, kur tad meklē to garīgo dimensiju, un tad ir milzīgi daudz visādas mācības un dažādas reliģijas un sektas, un tad ir budisms, un tad ir vienkārši psiholoģija, un tad ir arī dzēja. Dzēja ir viena no šiem dažādiem medijiem, kuros cilvēki meklē to garīgo dimensiju. Un Ziedonī viennozīmīgi var atrast. Jā, man liekas, pat daudz runā. Es domāju, vai mēs varam parunāt vēl par to iepriekšējo, jo tas jau man jauna tēma, tad sanāk par to sakrālo Ziedonī. Man te ir arī ļoti daudz salikts lapiņas, un teiksim tā, ka Epifānija Ziedonis kaut kādā ziņā bija mūsdienīgāks par, piemēram, krājumu Viegli Ziedoni, kas ir 90. gadu pats sākums, 80. gadu beigas, jo senākais Ziedonis, viņš ļoti maz piemin Dievu, kā vārdā nosaukdams Dievs. Un tad, kad Epifānijās bija divas Epifānijas, kur vienā ir tā apspēlēta formula kungs, un otrā ir lūkšanas formula apspēlēta, un abi tie ir diezgan ironiski un saistīti ar vācu kundzību un kaut kā tādi ļoti neganti ir naidīgi dzējoji. Savukārt, jo tuvāk 90. gadiem, jo biežāk Ziedonis nosauc Dievu vārdā. Bet es teiktu, ka šie dzējoļi, kuros krājumā Viegli, kuros ir runāts par Dievu, ka viņi ir daudz mazāk skar šo cildenā sfēru, kā daudz citu dzējoļu, kuros nav runāts par Dievu. Tad es pēcīšu, kas ir šis cildenājs. Tur viss cilvēks vēsturē ir ļoti daudz dažādu izpausmu, kas ir saistīts ar sakrālo vai cildeno, tam ļoti daudz vārdu. Protams, pētnieks gribētu nošķirt šīs lietas, bet šeit tā kā tāds Rosola galds, tad mēs to visu tā kā vairāk mazāk vienā saliekam. Atkal varētu tādu maz atkāpu veikt, kas savu laiku, kad es interesējos par neirozinātni vairāk, un tad arī tur izlasīju tādu atziņu, ka ir veikts pētījums, ka budistu templī un kristīgā klosteri ir veikts šīs neiropētījums, un tur ir konstatēts, ka tad, gan meditācijas, gan lūkšanas laikā vienas un tās pašas smadzeņu šūnas, viens pats reģions aktivizējās. Kā varētu teikt, ka fizioloģiski dažādiem šī sakrālā, svētā un cildenā pārdzīvojumiem tas ir viss notiek vienu vietu, bet ir, teiksim, kultūras noteiktas atšķirības, kā mēs to izpaužam un īstenojam. Bet, labi, tā būtu tāda reducēšana arī, tas vienkārši varbūt joka pēc. Bet ir skaidrs, mums visiem visos laikos, laikam, šis cildenājs ir bijis vajadzīgs, tad, kad bijis aizliegta baznīcas institūcija, tas kaut kur citur ir īstenots. Un visbiežāk, protams, pie kā dzēnieki ķerās, viņi apjūsmo dabas skaistumu, šīs savas svētākās jūtas, kuras īsti nezinu, kur likt un kā nosaukt vārdā, viņas caur dabas skaistumu, izjušanu tiek kaut kā
piepildītas. Un Ziedonis ir viennozīmīgi viens no tiem dzējniekiem, kurš ļoti jaudīgi spēja runāt par dabu. Un turklāt tādā ļoti pilnīgi sev tikai raksturīgā veidā viņu personificējot, nevis runāt kā par abstrakto, apjūsmojot dabu, kas ir tiešām ļoti daudz ir dejoļi par dabu latviešu 20. gadsimta dejā, bet viņš tik ļoti īpaši un skaisti to personificē, ka tas ir tas tuvums un tā saistība ar cilvēka dzīvi ir pavisam unikāla tieši viņa dzējā. Un tad jāpadomā, kas es varbūt tuvākais, ko runājot par kaut ko neaktuālu, tad mēs par Ziedoni neaktualitāti varētu parunāt. Protams, ka tas, ka viņš ir ļoti daudz māca dzīvot, un tas savu laiku arī droši vien bija viena no tām tajās jūtu spektrā, kas saistās ar šo garīgo dimensiju, ka šobrīd mēs diezgan rezervētu uz to skatāmies, mums nepatīk, ka mums pamāca. Tur tad atkal šos dzējos Epifānijas uzliekot to filtru, ka tas bija toreiz, un tas bija novatoriski, un tas bija, ja mēs vispār varam izvēlēties no visām didaktikām, tad, protams, ka mēs izvēlētos Ziedoņa didaktiku, jo tik gaumīgi citu nekur droši vien nevar sastapt. Bet jebkurā gadījumā tas šobrīd varbūt šķiet mazliet par daudz, un tad runājot par tēliem, konkrēti maizes, piens, tas ir arī izrādās, kas to būtu domājis, ka ļoti kultūra nosacīti tēlu motīvi, tāpēc, ka šobrīd, man liekas, ka cilvēkiem daudziem ir tāds, man liekas, mūsums attiecībā uz ēdienu, jo ir tik daudz informācijas, ka viss ir indīgs un tas nav labs un šits ir saindēts, un tad par pienu un maizi tie ir tie lielākie grēkāži. Cilvēkam, kam ir mazi bērni, pēdējo 10 gadu laikā bijuši zina, ka piens ir ļoti alerģisks un maize satur glutēnu, un tas viss ir ļoti kaitīgi. Un arī tas, ka, protams, ka govju audzēšana ir ļoti kontroversāla lieta, un Ziedonis to nekādā veidā nepiemin, un viņam piens vienīgi un tikai ļoti kaut kas gaišs un skaists, un viņš viņam nenāk prātā, kad dzīvnieks izmanto šādā veidā, nav mums tik labi. Bet visādā citā ziņā viņš ir tāds ekoloģiskās domāšanas celmlauzis, un ne tikai savās sabiedriskajās aktivitātēs, bet arī dzējā. Tieši tā ekoloģiskā domāšana, teikt, ka viņi ir saistīti ar to dzīvesziņu. Tas ir, kā puķai nekāpt virsū, apiet apkārt, un ir kaut kādas lietas, kuras mēs izjūtam, ka viņas ir pareizas, ka viņas ir labas un ka viņas kādā ziņā ir ekoloģiskas, bet mēs īsti nevaram pateikt, kāpēc mēs domājam, ka viņas labas un ekoloģiskas. Zinātnisks pamatojums tam ļoti bieži grūti atrast. Un tad Ziedonis ir viens no cilvēkiem, kas ar poetiskiem līdzekļiem, protams, iracionālā veidā pamato, kāpēc, teiksim, skaidra plata ir kaut kas nepatīkams. Bet tā pašā laikā mēs to lasot, mums pašiem ir šā intuīcija, ka koks ir labāks nekā skaidra plata, un mēs mājam visu laiku iekšā ar galvu. Kaut arī šis pamatojums ir iracionāls Epifānijā. Tas nav zinātnisks pamatojums, kāpēc, teiksim, ekoloģisks skatījums ir labāks. Bet mēs uzreiz saskatām Ziedonī biedru. Jā. Laikam, kā pagaidām visas. Anda, liels paldies, jā, tas bija interesanti. To mēs varētu attīstīt un attīstīt. Tiešām mums tas rosols ir sastāv ne tikai no gurķiem un kartupeļiem, bet tur ir viss kaut kas. Bet, diemžēl, pie galda jau var nerunāt tikai par vienu tēmu, par dzeršanu, vai, piemēram, vai, teiksim, par govīm tikai. Tāpēc mēs runājam ne tikai par Imantu Ziedoni, bet mēs runājam arī par kaut ko citu. Bet pēdējais mums runātājs ir, es varētu teikt, Ziedonis un pasaule. Tātad Ziedonis iziet kādās citās valodās. Ziedonis ne tikai publicē grāmatas, bet ņem un aizbrauc uz to zemi, kur vispār Alberts netika.
Alberts tikai tika uz Somiju, bet Somija jau toreiz arī skaitījās kā viena no mūsu republikām. Un šī tēma arī ir interesanta un viņa ir sāpīga reizē viņa ir ļoti būtiska. Es atceros šo teicienu, ko Tomas Transtrēmers, kad viņš bija aizbraucis jau uz Latviju pie Vizmas, un tad viņš satika Gunāru Irbi un teica, klausies, jūs esat trimdenieki, jūs esat galīgie dunduki, vai ne? Es paņēmu un aizbraucu. Tomas Transtrēmers aizbrauca 70. gados, izkāpa no lidmašīnas, izgāja ārā no savas hoteļa, pagriezās paskatījās, ka neviens neseko un aizgāja pie Vizmas. Un šādi teicieni, protams, mēs, protams, zinām, ko tas nozīmē un tā tālāk. Bet šīs saites būtībā ir nevis tikai Ziedonis vai, teiksim, kāda Vizmas Belšvicas grāmatas izdošana Zviedrijā vai teiksim, Amerikā, bet te arī veidojās šīs sakarības ar mūsu tautiešiem ārzemēs. Un šī tēma, ko Eva ir pētījusi, un es izlasīju, patiešām es izlasīju jaunajā gaitā visu, ko tu biji sarakstījusi. Un tā ir ļoti interesanta tēma, un, protams, ka mums atkal ir ļoti īsi, bet no Eva, es par Zviedriju vairs tur mēs nerunājam, Juris Kronbergs jau visu pateica, bet tagad par citām zemēm. Jā, protams, Imants Ziedonis tika gan uz Ameriku, Kanādu, Zviedriju, Austrāliju un visur citur. Es gribēju sākt ar kaut ko citu, bet man kaut kā ļoti simpātiski šķiet, ka šajā konferencē ik pa laikam notiek pieskaršanās arī šim Ziedoņa ārējam veidolam, ķermeniskajam izskatam, kopsakarībās ar garīgo un radošo, sākot ar Ausmas Cimdiņas jautājumu, kas bija Imants Ziedoņa frizieris, līdz Ērikas Ziedoņa sievišķiskošanai un šamaniskošanai. Un arī, kad 77. gadā Ziedonis pirmo reizi viesojās Ziemeļamerikā, tad pēc tam tajos atskatos presē un vēstulēs arī šim ārējam izskatam tika piešķirta nozīme, īpaši jau no sievietēm. Un vienā no recenzijām Skaidrīta Rubene, atskatoties uz pasākumu Bērklijā, bija teikusi, ka šī brīnišķīgā sarīkojuma iemesls ir bijis pats Imants Ziedonis, kurš ar savu ļoti aristokrātisko ārieni būtu ar respektu uzņemts jebkurā vakara Eiropas sabiedrībā. Uz ko Olafs Stumbrs bija iebildis un apgalvojis, ka šī interesantā pasākuma iemesls ir bijis pats šie dzejnieka gara darbi, jo pieredze rādot, ka cilvēks, un tā ir īsts citāts no Olafa Stumbra, ka cilvēks, lai cik kalsns, matains, aristokrātisks un atturīgs, var nogarlaikot mani tumši zilu kā negaisa mākoņu pastkartītē. Jā, tas tā ievadam. Protams, dzelzs priekškaram bija šīs divas puses, un šīm divām pusēm kādā brīdī bija arī jāsatiekās. Runājot par šo, tie tika dēvēti par kultūras sakariem, kā zināms, bija pat komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, un bija pat arī literatūras sekcija. Un šajos sakaros ir izteikta tā kā dinamika, ko nosaka gan šīs paaudzes, gan uztvere, gan literatūras sajūta un arī ļoti dziļi cilvēciski faktori. Ja mēs ieskatāmies nedaudz šajā sakara vēsturē, tad jau 50. gados bija šāda komiteja par atgriešanos dzimtenē, kur tātad galvenais mērķis bija repatriēt daļu no tā saucamajiem trimdiniekiem. Tas gan īpaši nerezultējās un drīz arī tika saprasts, ka nav īpaši mērķtiecīgi. Bet tajos 50. gados bija interesanti, ka tur tika salikti dažādi cilvēki šajā komitejā. Un, lai es jūs nenogarlokētu ar dažādiem gadskaitļiem un dažādi instanču nosaukumiem, tad vienkārši tāds ieskicējums, kā tas izskatījās 50. gados komitejā un kā pēc tam, tad ir tāds interesants gadījums, kad kāda padomju Latvijas
birokrāta grupa bija aizbraukusi uz Zviedriju, tad šai delegācijai Zviedrijas latvieši bija uzdevuši jautājumu, kā tad jūs tā rīkojaties ar Rudolfu Blaumani? Viņi neiespiežat viņu darbus un braki ir aizlaisti postā, uz ko viens no šiem līderiem bija tūlīt pat atraucis, ka nekā tam līdzīga. Blaumaņa mājas tikko kā kapitāli izremontētas, viņu drukā lielās tirāžās, turklāt viņš pats ir pie lieliskas veselības, par ko gādā mīļotā komunistiskā partija. Protams, pēc šī atgadījuma Zviedrijas presē bija liels tracis un arī delegācija mājās gaidīja pārunas, bet, protams, tam bija arī rezultāts, jo pēc tam komitejas sastāvā bija arvien izglītotāki cilvēki un sekojot līdzi tam visam procesam skaidrs, ka šie cilvēki bija tie, kas vislabāk Latvijā pārzināja trimdas politiskos un literatūras procesus. Ļoti informēti un spriestspējīgi speciālisti. Tātad 64. gadā tika nodibināta šī komiteja, ko mēs tā ikdienā dēvējam par kultūras sakaru komiteju. Un 65. gadā tika nodibināta literatūras sekcija. Nebija var nemaz tik vienkārši iekļūt, jo kandidāta atlase šai komitejai bija diezgan sarežģīts process. Notika sākumā konsultēšanās radošajās savienībās, konkrēti, piemēram, Rakstnieku savienības partijas komitejas sekretāri tika izjautāti, un tad veidoja saraksts, kurus iesniedza Latvijas valsts drošības komitejas izlūku daļai, un pēc attiecīgas saskaņošanas ar pretizlūkošanas un novērošanas daļu vadību tos atsūtīja atpakaļ, un parasti daži kandidāti, protams, bija izsvītroti, un daži pielikt klāt. Un tad galīgo akceptu deva Centrāla komitejas ārējo sakaru nodaļa. Tāds apmēram tas process. Jā, un līdz pat 70. gadiem bija ļoti reti gadījumi, kad no Latvijas kāds devās ārpus pāri okeānam. Ļoti noklusēts ir arī gadījums, kad 67. gadā Ojārs Vācietis bija Anglijā. Tas principā ir ļoti mistisks un neizzināms brauciens, un par to ir dažādas versijas. Arī labi zināmajam Imantam Lešinskim ir sava versija, kā tika piesaistīts Imants Ziedonis komitejai. Un man šķiet, viņš to attiecina arī uz Ojāru Vācieti. Un tā lieta ir tāda, ka bija izdomāts kā āķis, jo nerealizējās tas, bet bija izdomāts, ka varētu veidot trimdas literatūras antoloģiju, un tad tika piesaistīti šie labi zināmie rakstnieki. Bet, protams, šādā veidā viņi tika piesaistīti arī komitejas darbam, bija šīs sekcijas sastāvā. Bet, protams, ka es uzskatu, ka darbībai sekcijā bija arī milzīgs pluss, jo kultūras sakaru komitejai bija ļoti bagātīga trimdas literatūras biblioteka un preses krātuve. Līdz ar to tam bija pieeja, un šie rakstnieki bija par to ļoti informēti, un viņiem bija jāizsakās arī par trimdas literatūru ikgadējās komitejas sēdēs. Un jau 69. gadā Imants Ziedonis bija dalījies iespaidos par literāriem procesiem. Tobrīd to sauc par emigrāciju padomju presē. Un es domāju, tas ir diezgan būtiski, ka viņš jau tad bija atzīmējis, ka trimdā ir sev pieteikuši vairāk jauni un talantīgi autori, kuriem trūkst tribīnes un trūkst lasītāja. Labi, šie vārdi ir vairāk nodeva, bet ka viņi būtu pelnījuši, ka viņi daļrad iepazīst arī dzimtenes lasītājus. Un, man liekas, šie ir tādi gan drosmīgi un labi vārdi. Bet tātad pats Ziedonis līdz izbraukšanai nonāk 77. gadā, kur viņš kopā ar vēl 18 citu padomju republiku kultūras un mākslas darbiniekiem un žurnālistiem dodas tādā ļoti nopietnā vairāku nedēļu tūrē. Un par šo tūri tātad ir zināms arī trimdas latviešiem, un viņiem ir iespēja izplānot arī tikšanās ar šiem savu republiku pārstāvjiem, šajā gadījumā konkrēti tātad ar Imantu Ziedoni,
ko viņi arī, protams, izmanto. Un tas viss tiek atspoguļots arī presē un arī korespondencē, ko es arī esmu diezgan cītīgi pētījusi. Jo tas ir, viens ir tā prese, kur, protams, Ziemeļamerikā, Amerikā var gan brīvi rakstīt, bet otrs ir vēl šie personīgi iespaidi, kas ir šajās vēstulēs. Un vēl interesanti ir tas, ka Ziedonis ir viens no tādiem, šodienīgi sakot, stilīgajiem dzejniekiem, kuru pieprasa gan visu paudžu trimds auditorijas, gan īpaši jaunieši, kuri gandrīz katrā no šīm lielajām pilsētām, kur Ziedonis viesojās, tika organizēti tādi alternatīvie jauniešu vakar, kur netika ielaisti vecāki. Un, interesanti, ka tie parasti notika vai kādas mājas bēniņos vai pagrabā, tas arī tā ļoti interesants telpiskais novietojums. Un tad viņi esot par visu kaut ko runājušies. Kad es šodien centusies runāties ar tiem todienas jauniešiem, viņi jau pārsvarā neatcerās, bet viņi atcerās, ka ir bijis ļoti interesanti. Un, nekādas konkrētas nianses parasti ne, jo tas tā aizrautība, bet galvenais ir tā aizrautība, ar ko tas ticis darīts. Ziedonim ar vienu ir bijusi tāda spēja kaut kā atbruņot, īpaši jau sievietes. Pat bija tā brīnišķīgā filma, kur Eduards Ziedonis apstaigāja šodienas Kurzemīti. Un arī tur bija tāda epizode, kur sieviete, kur tolaik bija noteikti jauna un tā, un viņa bija brīnišķīga pavāra. Un tad viņa stāstīja, ka Ziedonis bija apslimis. Un viņa, vai Ziedonītis apslimis, un tad es viņam nesu aveņu želeju un aveņu tēju un medu, un viņš atvesaļojās. Un kaut kā šeit arī tajos braucienos tas ļoti iezīmējās. Un viena tāda ļoti skaista epizode ir, kur kāda sieviete gados bija izaudzējusi uz savas palodzes zemenes un aiznesus tās Ziedonim. Vai nav skaisti? Vai vēl kaut ko vajag? Vairāk jau nevajadzētu. Liels paldies dalībniekiem pie galda, un liels paldies, ka jūs klausījāties. Mēs esam iekļaujušies laikā. Kāda mums saruna sanāca, bet pie galda nekad nezinu, kas var sanākt. Paldies!